Vilnis Ķirsis, Rīgas mērs un profesionāls klases vecākais kopš 1980. gada. Rīgas domē pie viņa jau tik pierasts, ka pilnīgi aizmirsies, no kurienes viņš tur uzradies. 5 fakti par Vilni Ķirsi, kuri visticamāk jau ir aizmirsušies. Viņa karjera visticamāk balstīta romiešu mitoloģijā, jo daudz kas atkarīgs no tā, vai fortūna uzsmaida vai nē. Pirmo reizi pie politikas debesīm parādās pirms 14 gadiem, kad kandidēja Saeimas vēlēšanās Rīgā no Zatlera reformu partijas, bet paliek otrais aiz svītras, jeb 7., kas ir neslikts rezultāts, jo startēja ar 14. numuru. Iespējams, jaunā censoņa atpazīstamībai palīdzēja individuālā kampaņa. Kopā ar citiem lejas un vidusdaļa kandidātiem izdeva avīzi. Šeit redzams jauns un... jauns. Tur viņš tika slavēts vairāk kā jaunā veļas mīkstinātāja formula. Pēc 2 gadiem Zatlera reformu partija ir kļuvusi par reformu partiju, bet Vilnis Ķirsis par Rīgas domes deputātu kandidātu. Veiksmi, diemžēl, ir novērsusies ne tikai no Ķirša, bet arī no partijas. Domē neiekļuva. Bet Ķirsim sērot nav laika. Dažas dienas pēc šīs neveiksmes viņš nodod deputātu zvērstu. Vjačeslavs Dombrovskis kļūst par ministru, bet Ķirsis par deputātu ar mīksto mandātu. Uz 2014. gada Saeimas vēlēšanām daļa no reformu partijas ieplūst vienotībā. Bet kā lai izceļas uz citu censoņu fona? Ķirsis nolēma turēties pie pārbaudītām vērtībām. Jau atkal rīko individuālo kampaņu, jau atkal izdod avīzi. Jau atkal bilde ar biļeteni, kur ievilks plusiņš Vilnim. Bildēs blakus atrodas ministru prezidentei Straujumai, lai radītu iespēju, ka viņi ir labi čomi. Vispār Ķirsim patīk fotografēties ar ietekmīgiem politiķiem, vienalga, vai viņi zina to vai nē. Kampaņa nostrādā un Ķirsis tiek ievēlēts Saeimā. Ko Straujuma? Dusmīga, jo esot iekāpis uz citu pleciem. Ko Ķirsis? Politika, protams, ir ne tikai komandas darbs, bet vienlaicīgi arī konkurentu cīņa. Protams, kad kaut kādā brīdī varbūt kāds, kurš šajā cīņā ir zaudējis, varbūt var tieši paķert kreņķi. Ķirša un citu individuālo kampaņotāju dēļ vienotībai atņēma valsts finansējumu. Citi individuālie kampaņotāji sūta vienotību dillēs un negrasās neko atmaksāt. Ķirsis, kā kārtīgs klases vecākais, bija gatavs atmaksāt 1500 eiro. Problēma partijā ir, jāpalīdz solidāri to risināt. Un esmu gatavs šo summu, protams, sekt. Jau esmu atrunāts kādā veidā un nokārtot savas saistības, un esmu jau to sācis darīt. Un kāpēc, lai neatmaksātu? Saeimā viņš tomēr iekļuva. Par mēra kandidātu pirmo reizi vienotību Ķirsis izvirza 2017. gadā. Domē iekļūs, bet līdz mēra krēslam vēl tālu. Paliek dziļā opozīcijā. Ņemot vērā, ka opozīcijā ar naudiņu ir tā kā ir, tad veiksme atkal uzspīd un ir iespēja piepelnīties, strādājot kā padomniekam. 2018. gadā kļūst par partijas biedra ekonomikas ministra Ašerādena padomnieku, bet 2019. gadā par cita partijas biedra ārlietu ministra Rinkēviča padomnieku. Un nevarētu teikt, ka viņam nav pieredzes šajā jomā, jo pēc neveiksmes 11. Saeimas vēlēšanās viņš kļuva par tā brīža partijas biedra ekonomikas ministra Pauļuta parlamentāro sekretāru. Ko var darīt, kad cilvēks tik gudrs, ka var dot padomus it visās jomās. 2020. gadā piepildās daudzu klusais sapnis. No sākuma par nesaimnieciskumu un izsaimniekošanu tiek atlaists Ušakovs, bet pēc tam atlaiž arī domi un notiek ārkārtas vēlēšanas. Par Rīgas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Mārtiņš Stakis. Ķirsis jau atkal kandidē un iekļūst domē, kļūst par vienu no 3 vietniekiem. 2023. gadā mērs Stakis paziņo, ka iespējams izsaimniekoti 7 miljoni ceļu uzturēšanas naudas. Atstādina satiksmes departamenta pagaidu vadītāju Jāni Vaivodu. Izmeklēs Māris Knoks. Ķirsis ar to nav mierā un nāk ar savu ierosinājumu.
izmeklēs nevis Knoks, bet Latvijas politikas labākajās tradīcijās speciāli izveidota komisija un vispār šādu apvainotu vaivodu esot kaitniecība. Rezultāts – nelikumības netika atklātas, Knoks atlaists un veiksmīgi tiesājas, kas ar vaivodu tas ir atsevišķs stāsts vērts, bet kāds pārsteigums stāstā figurē aizdomas par korupciju. Bet šī visa skandāla rezultātā notiek kāds svarīgs pavērsiens. Staķis demisionē, bet Ķirsis kļūst par Rīgas mēru. Ielu uzturēšanas nesmukumi ir lielākais un skaļākais Ķiršu domas skandāls. Protams, ja neskaita nemitīgo kastīšanos koalīcijā, bet potenciāli ir ielikts pamats vēl vienam. 23. gada septembrī, mēnesi pēc stāšanās mēra amatā, Ķirsis tiekas ar investoru no apvienotajiem Arābu Emirātiem, Mohamedu Alabāru, lai apspriestu iespējamu futbola stadionu būvniecību. 24. gada janvārī ar to pašu Alabāru pāraksta nodomu protokolu par to, ka Alabārs investēs 3 miljardus eiro Riga Waterfront projektā. Zeme Andreja salā pieder 2 no 3 slavenajiem Andra Šķēles un Aināra Šleser ģimenēm un vēl dažiem citiem. Bet ir viena problēma. Investors, Putina fanātu un Čečenijas līderi Ramzan Kadīrovu sauc par savu brāli. Un šo informāciju var atrast jebkurš, kurš Googlē iemet vārdu Alabārs. Tur var atrast arī to, ka Alabārs pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir ticies ar Baltkrievijas ūsaino diktatoru Lukašenko un sauc viņu par savu brāli un draugu. Minskā viņš arī ceļ Waterfront. Pēc kāda laika investors sāk izstrādāt figūrus ar apbūves augstumu un intensitāti, kas neatbilst pašvaldības plāniem. Tiesa gan, pēc tam Alabārs nosolās visu ievērot, un memorands joprojām ir spēkā. Turpinājums sekos. Vēl pēdējā lieta. Politiskās karjeras sākumā Ķirsis reklāmās stāstīja, ka dzīvo nosiltinātā mājā Purciemā. Bieži man cilvēki jautā, vai es pats dzīvoju nosiltinātā mājā. Jā, mana māja Zelzavas ielā 97 ir ieguvusi pavisam citu skatu. Tagad viņš dzīvo Garkalnē, bet Rīgā viņš ir deklarējies un mēdz fotografēties.